Ir pienācis laikmets, kad mums tik ierastie multimediju produkti, filmas, mūzika un fotogrāfijas pamazām sāk zaudēt savu taustāmo agregātu stāvokli plašu, kasešu un optisko disku formātā. Tagad šīs lietas aizvien vairāk sāk drūzmēties datorcietajos diskos. Ērti, viss vienu vietu. Tomēr brīdī, kad nepieciešams kādu filmu skatīties nevis uz datora, bet uz lielā televizora, ērtības bieži vien sāk atkāpties. Šodien mēs ar Jāni mēģināsim pieslēgt televizoram pilnīgi jaunu ierīci. Jānis bišķīt pastāstīs par to, kas tas ir. Un mēģināsim noskatīties kādu filmu, kā saka, no interneta, jeb no datora. Jā, parasti problēma ir tāda, ka cilvēki mēģina pieslēgt datoru pie televizora. Piekritīsiet, tas nav īpaši ērti. Jums ir jāslēdz savs portatīvais, labi, ja ir portatīvais, bet jānes savs galdators uz viesistabu, jāliek pie televizora. Tur kaut kādu vadi, tad jāņemās ar videokartes iestatījumiem. Tas 100 punkti, tas nav vienkārši izdarāms. Tāpēc būtu daudz vienkāršāk, ja mēs varētu tās filmas, kas ir datorā, iedabūt iekš šitādas te metāla kastītes. Pēc būtības tas ir 400 GB cietais disks, kurā mēs visas tās filmas varam sakopēt iekšā, kas mums ir. Un tad ņemt ar vienkāršu kabelīšu palīdzību, pieslēgt viņu pie televizora. Un tad mums ir pults, sēžam divānā un skatāmies tās filmas bez datora palīdzības. Arī piedāvāto savienojumu ziņā multimediju cietais disks līdzinās normālajam mājas DVD atskaņotājam. Te ir analogās un digitālās audio-video pieslēga vietas, kā arī HDMI savienojums. Bet ar to vien pieslēguma iespējas nebeidzas. Kas vēl ir interesanti, šito aparātu var pieslēgt arī pie tīkla. Pie datora tīkla. Respektīvi, ja jums mājās vai darbā ir datora tīkls, jums viņi nav obligāti jāslēdz patiešām pie savu datoru, jūs varat viņu tīklā ieslēgt. Viņš mierīgi var kalpot arī kā serveris, kur glabāt datus, savus dokumentus. Respektīvi, tur es savus bildītes, ko es fotografēju ar digitālo kameru, arī sametu varbūt tās viņā iekšā, un tad, ja man atnāk draugi mājās, es varu arī bildītes no viņa parādīt. Es domāju, nākamā versija viņam noteikti būs tāda, ka te arī kaut kādu televīzijas kabeli varēs viņā iespraust iekšā un kaut ko arī rakstīt. Jā, es domāju, ka tā būs nākotne, bet mēs varētu tagad pamēģināt viņu pieslēgt. Vispirms vajadzīgs elektrības vads. Tālāk mēs izmantojam parastu HDMI vadu, lai šo iekārtu pievienotu plazmas televizoram. Kad tas paveikts, norādām televizorā, ka tam būs jārādā attēls no HDMI avota. Ņēmam viņa paša pulti, patiesībā ļoti daudz pogu, un mēģinam viņu ieslēgt. Zila lampiņa iedegās, cietais disks iegriežas. Pagāja kaut kādus, es nezinu, kaut kāda pusminūte, kamēr viņš laikam ieslēdzās, un tadā, lūdzu, mums ir viņa izvēle. Pēc būtības ir tā, ka viņš to bildi rāda tādu, kāda viņa ir. Ja viņa ir struntīga, no struntīga, tad labu bildi nedabūs. Viņš patiesībā pats par sevi ir savu veidu dators. Ja, pieņemsim, mans klēpdators nav tik jaudīgs, lai pavilktu to HD filmu, šitais viņu ņem mierīgi pretī, ja vien televizors spēj to rādīt. Paņemsim, apskatīsimies augstajā izšķirtspējā, kā, piemēram, izskatās kosmonauti amerikāņi. Kā redzams, augstās izšķirtspējas attēls izskatās diezgan labi. Turklāt šīs multimediju aparāts ir tik jaudīgs, ka spēj šo video attēlot arī pātrināti, lai mēs varētu filmu pārtīt uz priekšu. Protams, bez filmām vien HD multimediju boks prot parādīt arī fotogrāfijas un atskaņot arī mūzikas failus. Ja es, piemēram, gribētu skaņu palaist uz mūsu 5+1 skandu sistēmu, tad attiecīgi es varētu ņemt. Vienkārši audio kaut kādu kompozītoru, digitālo audio kabelīti kopīgo. Mums ir koaksiālais audio un optiskais. Pieslēdzam, un ir arī mūsu visi surrounds, visi 5 kanāli, ko vajag filmu to atbalstu. Protams, ja viņi tur ir tanī failā iekšā. Caur šeit var vadīt, teiksim, nezinu, tāpat kā mūzikas centru, nākamo dziesmu vai nākamo mapīti. Tieši tā, pults pie tam ir ar gaismiņām, tā kā pilnīgā tumsā arī var orientēties. Viņi spīd tumsā, viņi ir zili. Tas ir ērti. Kādam audiofilmu, kas mūzika klausās tumsā. Kā kino mēs parasti skatāmies tumsā, tā kā pienākās. Tad šitam vismaz var redzēt, var pauzi nospēst, lai redz, kad uz leduskapa pēc kaut kā graužu beidzies. Ņemot vērā to, ka šim ir vesela rinda ar diezgan pamatīgiem štepseļiem HDMI, es domāju, ka viņš varētu maksāt visus 200-300 latus. Bet toties jums pēc tam vairs nav jāpērk matricas. Es vienkārši visu patiešā viņā iekšā un skatāties. Jums pat datoru nevajag patiesībā. Jūs varat sēdēt mājās pie divāna un ar pulti rokās un mierīgi skatīties savas 60 filmas. Jums nav šitās pankūkas vairs jākrāmē iekš kino zāles aparātu iekšā. Vai arī dators jāstāj par kabeļiem, video karšu iestatījumiem, kas ir piņķerīgs darbiņš. Es domāju, dažam labam no mums ir labi daudz filmas sakrājušās, gan paši ierakstīts, gan arī savādāk.
Nu, tas ir tas veids, kā atbrīvoties no lēruma ar matricām un visu sagrupēt iekšā ārējā cietā diskā, sadalīt pa mapītēm, pa interesēm, pa filmām, nezinu, pa žanriem. Tāda veida, tā kā mediju centrs viņš sanāk, tā kā tā man, teiksim, filmu bibliotēka.